Sveicināti, draugi! Meža taka, es un Krišjāns šodien devāmies uz reālām medībām, jo abi esam nocietušies pabūt mežā, kurais esam daudzījušies, un foršs plāniņš. Vienkārši pabūt medībās, uzlikt turnīti, apskatīties salas laizītavas, papētīt āzīši, kuri mūs jau šeit Ziemeļu vidzemē jau lēnām sāk sagaidīt ar karogiem, ar sveicieniem. Tad aizbrauksim uz Madonu, vai precīzāk sakot uz Lubānu. Tur ir superīga suņu parāde, tā reģiona trofeja izstāde. Tad tur ir šaušanas mači, un vēl arī pamedīsim tādā pusē. Tā kā meža takas šogad tāds Ziemeļu vidzemes, Latgales izbrauciens, tā viņu varētu saukt. Un pavada mūsu mazs lietutiņš. Tas vienmēr esot uz veiksmi. Sanāk gandrīz apsties. Jep. 180, ko redzēt. Nolemts, ne? Jep. Šeit. Jep. Tā tapa arī tā lielā pilsēta Las Vegas. Sākumā bija ideja. Man liekas Roma. Roma. Kā izskatās tik tālu? Heidi. Izstās perfekti. Uz visām pusēm mēs redzam. Šitādas turnīšas ražo Misā. Man liekas, ka forši, ka viņi tādu principā pusgatavu var atvest. Jā. Apsties, mums te ir 10 minūtēs, 15 jau principā karkas gatavs. Un tagad tāda šūšanas darba tikai paliekās. Es teikšu, no nulītes mežā uzbūvēt tori, nu, tas ir 2 dienas. Noteikti. Tāda lielo, vai ne? Jā. Vasaras medību specifika. Aizēja vakarā 9. Atnāca no medībām ap 4 no rīta. Naktis tik gaišas. Un kā mēs parasti sākam rītu? Ar rīta peldi, ar rīta kafiju. Un otra lieta svarīgākā – apskatīt savus izmirkušos draugus. Mums jauna metode ir. Ejam. Godīgi sakot, mēģinājām to pirmo reizi, bet izmirkuši zābaki. Vakar atrada savu vietu zem Jeep Wrangler kapota. Temperatūra nebija pārāk karsta. Un es teikšu, draugi, godīgi, strādā. Pīrādziņi ir uzcepušies. Perfektā kondīcijā. Pēc labi pastrādāta darba, turnīts uzbūvēts, medībās arī duši piesiet. Šodien laiks svētkiem. Lubānā šodien gan pilsētas svētki, tūlīt sāksies medību suņu parāde, izstāde, un pēc tam kultūras namā tikai reizi 5 gados notiek reģionālā trofeja izstāde. Arī ļoti izcils apkārt Lubāna ezeram apskatāmās trofejas. Uz skatuves aicinām Žubīti, Rietum Sibīrijas laika. Meitene, 3 gadi, no Magadānas. Sagaidām! Lūdzu! Tātad Rietum Sibīrijas laika. Nosvērts, līdzsvarots temperaments. Enerģisks suns ar ļoti labu pēdziņa ožu un medīšanas manieri. Kā nākamo dalībnieci uz skatuves aicinu Ķiru. Krievu Eiropas laika. 5 gadi. Nosvērts, līdzsvarots temperaments. Enerģisks suns ar ļoti labu pēdziņa ožu un smaržas noteikšanu. Pielietojums diskusīgs medību suns. Tātad Lubāns ir atceļojis no Sibīrijas. Rietum Sibīrijas laika. Nosvērts, līdzsvarots temperaments. Enerģisks suns ar ļoti labu pēdziņa ožu un smaržas uztveri, kā ar veiklu, jūtīgu un izteikti aizrautīgu medīšanas manieri. Kur tikpat aizrautīgi medīja kā spāvainos, tā kā žogotos. Tu šodien izstādē tavu ģimeni pārstāvēt ar 2 rietumniekiem. Jā. Tā ir tāda ļoti skaista, bet salīdzinoši reta šķirne Latvijai. Agrāk bija ļoti populāra.
Saprotu, un tu arī esi vedis viņus oriģināli no Sibīrijas. Bija viena baltā ir no Magadānas, un šis ir no Sibīrijas. Kāpēc tāda izvēle? Kas tev tā pamudināja? Pirmo reizi, kad biju Magadānā, sastapu vienu suni. Jā. Mēs ar viņu tā sarunājāmies. Sadraudzējāmies. Labāk suni neesmu redzējis. Bet tev pašam bijuši Krievi Eiropas laiks agrāk, vai ne? Jā. Bet viņi, Ko tu izceltu tās darba īpašības galvenās, kas tam rietumniekam tāds ir, kas nodara Latvijā? Saprot, ko tu saki, individuāli iet, tad viņš nav kā Krievi Eiropas laika, viņi dzen to dzīvē. Jā, tad rietumnieks viņš mēģina turēt tev uz vietas. Viņš arī saprot domāts, ka principā viens mednieks un viens suns viņi var strādāt pāris, ja? Mednieku klubs Aļiekste šajā suņu parādē sevi piesaka ar 4 suņiem. Pirmais – Pipars, lūdzu uz skatuves. Kulinka, 5 gadi, no Polijas. Šis melnais suns ar zeltiem brūnajiem lāsumiem ir labi pazīstams ar savu drosmi un izturību, kas ar prieku stundām ilgi seko pa pēdām, medījumam līdz tā atrašanai. Tāda miniatūras taksis. Taksis ir zems ar īsām kājām. Gari, bet kompakti veidots, ļoti muskuļots, ar izaicinoši turētu galvu un modu sejas izteiksmi. Almai ir 5 gadi, ieradusies no Krievijas, dzinējmedības, dzen aļņus, briežus, sirnas, lapsas, zatus. Džīnai ir 11 mēneši. Pirmās konkrētās ziņas par ciltsdarbu ar šķītnes medību suņiem Latvijas teritorijā parādās 17. gadsimtā. Tas noticis Kurzemes hercogistē. Ferro, Kurzhārs, vācu izspalvainais putnu suns. Suņu uzbūve nodrošina spēku, izturību un ātrumu. Lepna izturēšanās, gludas aprises, valsna galva, pareizi turēta asta. Latvijā reta šķīme, Vandeņas mazais asspalvainais basets. Dzinēji ar skaļu un dobru balsi, galvenokārt medību, stirnas un kruši. Šodien arī trofeja izstādes atklāšana, es saprotu, tu viņu organizē, un tas tā diezgan reti notiek, reizes 5 gados. Reizes 5. Jā. Izstāde tas brīdis, kad novērtēt, kas tad ir, kā mēs esam selektīvi medījuši, kā tas tev izskatās. Gribētos labāk, protams, un mēs esam Lubānā, ar ko Lubāna asociējas. Alnis. Alnis. Jā, un jau gribējās, ka tā pirmo stendu aizņem lubāniešu trofejas. Bet? Tikai viens drosmīgais lubānietis atnesa Alņu trofeju. Brieži. Jā. No kurienes ir lielākā Alņu trofeja? Lielākā ir tepat pār ezeram, Gaigalava. Var teikt arī Lubāna. Lubāna, ap Lubānā, jā. Ja tā paskatāmies trofeju izstādi, tad man liekas, ja salīdzinām pirmo ar 5. tad izteikti laikam krietni vairāk sāk dominēt stalbrieži. Pirmās gadus bija vairāk puciņi un aiņaragi. Tas nozīmē, ka populācija iet uz to galu, kad vairāk paliek brieži. Bet, te tās labs pierādījums, ka mednieki neiet tikai pēc gaļas, bet iet pēc trofejām un paldies viņiem un paldies par dalību. Bet, lai šī izstāde būtu, tad vislielākais paldies, protams, Dainim, kas visu to noorganizēja, novērtēja un izgudēja arī, protams, jā, visiem vērtētājiem. Paldies, Dainim! Kā tu vērtē, tā ietekme ir arī šeit jūtama, ka tie lielie limiti bija iepriekš?
Protams. Jā? Protams, jā. Populācijas kritums. Jā. Būtiski. Bet kolektīvi to saprot, un šogad arī, kad limita grupā jau bija kolektīvi apzinīgi, kuri paši uzlika normālu skaitu un to limitu samazina. Jo nav jau obligāti jāmedī viss limits. Protams. Postījumi cevišķi ļauj to nedarīt, jā? Jā. Ok, un kas ir ar briežiem, ko mēs tur augšā varēsim redzēt? Labākās trofejas no kurienes? Kalsnama. Kalsnama, jā. Un tad jau ir Lubāna. Lubāna, jā, otrā pus ezeram ir Murmastiena. Ir no Murmastienas kaut kas? Jā. Mēs šokar... Alņira. Alņira. Otrs labākais. Tevis medīts? Nē. Aha. Šokar mēs kādreiz dosimies Murmastienu, paskatīsimies tās vietas, kur dzīvo tad lielākie alņi, jā? Sveicināt Lubānā! Ar ko jums asociējas Lubāna? Ar alņiem, protams. Jā. Kā tāls jau teica, varbūt dominē brieži, bet mēs esam Lubānā. Un es runāju ar jaunajiem medniekiem, viņi man solījās, ka uz nākamu izstādi pēc 5 gadiem vismaz daļu no šejienes būs ar skaistām alņu Lubānas mednieku trofejām. Skaisti izstādi baudiet, un bez paulas. Mūsu šīs nedēļas ceļojums turpinās no Ziemeļgaujas, bijām Lubānā, apskatījām suņus, un tālāk mēs esam atbraukuši pie Rimanta uz Madonu. Un te notiek pasākums šāvējiem. Jā, mums ir partneru dienas šaujam pa mērķiem, dažādās distancēs, 100, 200, 275 un 330 metri. Ir optiskie tēmekļi, digitālie tēmekļi un termotēmekļu grupas. Šāvēji ir diezgan, viss notiek, viss ir forši. Mēs redzam, ka šodien tehnoloģijas attīstās, man liekas, ka mazliet ātrāk nekā zibens. Līdz ar to, kas būtu tāds viens, ko tu teiktu, tas ir šodien ļoti mainījies, kaut kas ļoti jauns un ļoti jaudīgs? Ļoti mainījies ir dotajā mirklī ir termo tēmeklis, kas ir ar 2 lēcām, ar optisko pievilkšanu. Tātad tev ir palielinājums 2,5 un 5 reizes, ko mēs pievelkam nevis digitāli, bet optiski pievelkam. Un tajā mirklī tev nav digitāli jāpalielina bilde, lai izšautu, tālākā mērķī. Un visi korpusi, ne korpusi, bet paši aparāti, ierīces ir ļoti salīdzinoši vieglas. Maziņas, apaļiem ekrāniem, skatāmies kā parastajā dienas optikā un priecājamies no tā. Jā, jo mēs zinām to, ka vienmēr, kad ir digitālais un optiskais palielinājums. Un tā lielā atšķirība būs tāda, ka digitāls palielinājums ir izgriezta bildīta. Tātad viņa nepaliek kvalitāte, paliek tāda pati, mēs vienkārši redzam tuvāk. Bet optisks palielinājums, tas nozīmē, ka saglabājas kvalitāte, bet mēs redzam vienkārši tuvāk tieši tikpat dzidru attēlu. Bet kā iet šāvējiem? Tu teici, līdz 330 metriem. Ir kāds aizsniedzis jau? Jā, ir jau daudz, jā. Ar pirmo grupu, pirmā grupa, kas bija pirmajā puisis ar pirmajiem šāvieniem aizsniedz jau 265, 330 bez problēmām, kas bija ļoti apsveicam, no tā viedokļa. Un tas tāds mazs varbūt ne pārsteigums, bet patīkams pārsteigums, ka pirmie šāvēji ar optiskajiem tēmekļiem, to mēs izdarām. Tas ir super. Šajā sakarā mums arī ir padomā mazs eksperiments, kādēļ mēs esam pie tevis atbraukuši. Tātad es pats jau dažus gadus lietoju pārdienas nakts optiku. Un visām šīm te jaunajām ierīcēm, kurām ir tālmērs, tātad varam izmērīt attālumu līdz mērķim, pa kuru vēlamies izdarīt šāvienu, viņiem visiem iekšā ir balistiskais kalkulators. Tas nozīmē, ka mēs varam ievadīt tātad konkrētās munīcijas datus, balistisko koeficientu, svaru, ātrumu, apstākļus, temperatūru, mitrumu, spiedienus. Šajos nevar, ja? Nē, mēs te varam ievadīt
augstumu virs jūras līmeņa temperatūru. Tātad no tā arī spiediens par lielam ir aprēķināts, kad, lai mēs viņu pie temperatūras, jo mums mazāk savādāk temperatūra, katru reizi mainās arī tātad gaisa spiediens. Temperatūra, augstums virs jūras līmeņa, lodes ātrums, optikas augstums no stobra centra, lodes koeficients pretestības, svars, un piešaušanas attālums, tas arī svarīgi tajā mirklī. Un attiecīgi, tad tajā brīdī mēs nomēram attālumu, un šī te optika, dienas nakts vai termooptika, parāda uzreiz mums, kur jātēmē. Patiecīgi automātiski pārnes krustu, parāda vēl vienu krustiņu attēlā, tēmē šeit. Es to nekad neesmu izmantojis šai ierīcē. Rimants man tikko saspieda visas podziņas, savadīja visu informāciju, un tagad mēs aiziesim uz šautuvu un pārbaudīsim. Pamēģināsim uzreiz 265 metros. Ja. 330 arī ir gongs. Ja. Pamēģināsim arī 330 metros uzreiz. Ejam pašaut. Jālādēt kaujai. Ojoj. Ieraksts ir. Jep. Nē, tas nav vērts. Vienkārši tad, kad tu lieto balsts kalkulatoru, tev viņš parāda to krustiņu. Bet vajag šaut ar to krustiņu, ko viņš parāda. Jo es izšāvu ar... Kuru tu izšāvi? Nu, es izšāvu ar oriģinālu. Es saku prasīju, kuru viņš to pieprasa. Pēc strādāt? Nē. Čotka. Jā, es vienkārši... Viņš noķērtos ar to satālu. Jā. Vienkārši es izšāvu ar oriģinālu krustu, nevis ar korekcijas krustu otro šāvienu. Tāpēc es arī... Tāpēc vajag vienu tikai pieprogrammēt, jā. Domā, ka tev... Nē, viņš jau rāda visu čotku. Tātad, rezumē ir vienkārši. Sistēma strādā ļoti labi. Vajag atcerēties, ka šaujam tajā attālumā un lietojam balstisko kalkulatoru. Mēs lietojam to krustiņu, ko viņš ir uzzīmējis kā korekcijas krustiņu. Pirmajā šāvienā es to izdarīju, bet otrajā es izšāvu ar oriģinālo krustu, nevis ar korekcijas krustu. Bet viss super. Darīt var. Tas, kas būtiski būtu, ir jāpieregulē tālmērs. Un to mēs varam izdarīt naktī, tumsā, nakts režīmā, jo tad mēs redzēsim, kur viņš mirgo. Un tad ir jāpieregulē, lai tas ir precīzā vietā. Jo pretējā gadījumā, ja mēs mērīsim tur attālumu mazliet citur, nevis tieši tur, piemēram, tur 30-40 metri atšķirsies, 300 vai 340 metri, jau būs liela starpība. Ja mēs runājam par 200 metriem, tas vairs nebūs tik būtiski. Bet ir, strādā, viss super. Bija skaista emocija. Vai nopilnēts vai nav? Jā, 50-60. 50-60. Nu, varbūt, Selektīvs azīts. Selektīvs azīts, iespējams redzams. Bet rapšu lauks tika nofilmēts vienos. Skaisti. Otrā grāvja pusē medījums vienmēr tas ir atsvaidzinoši. Dainis teica, ka būšot līdz kaklam. Tad redzēs. Un katrā gadījumā mēs ejam, laužamies cauri niedrēm. Mēs jau esam veikuši kādus 12 kilometrus ar pusi. Tu tiešām ir dziļš, Daini. Tāds vāzīts, ka vēl viens stāv, jā. Šāv tur. Ir vēl viens? Bet tas tā, pagaidām. Šeit. Kriši, viņš vajadzēs? Viņu? Jā. 2 tonnīgo.
Kā ir palielinājumā? Forši? Labs, selektīvs, ne? Jo, riktīgi ņemams. Ja, ka rozetes jau ir diezgan paprāvis. Bet jūs kā speču varēsiet precīzāk jau vērtēt. Nu, viņam bija jābūt jau virs ausīm. Un viņš nav pat notīrījis līdz galam. Jā. Kā tu, Daini, vērtē šito jauno, ka tagad stirnāžu visu bez limita stirnas, kā tad vispār reģionā, kā tas atsaucās? Nē, mums viss kārtībā, bet ir platības, jā. Nu, protams, ka lielākā daļa noveļ uz lūšiem, jā, bet mums arī lūši ir, bet, nu, kā redz, tagad izbraucām, nu, visās malās. 1, 2, 3, 4, 5 rādīši, jā. Bet veči, nu, dažādi, grib teikt, ir uzņēmuši to, jā? Protams, kā kuros kolektīvos tā kārtība piesaka, viņš brauc un ja iepriekš vēl nebija tā stingri noteikts, kad jāreģistrē, nu, viņš paņem 2, 3 vakaru. Mums nebija, mums arī šogad stingri sadalīts ir, kad viens ir selektīvais šobrīd. Pirms riesta. Pirms riesta, jā, un tad jau riestas jau iet uz otru galu, tad jau var trofeju meklēt, jā? Trofeju kaut ko paskatīt, jā. Es zinu, pat tā kopumā pa platībām mums Apmēram. 200 pāri. Vai ne? Jā. Pat ir vietas, kur ir tā, nu, kur laba vieta ir 4 salslaizītos apkārt tornim. Tas teiciens, ka pa daudz viņi nevar būt īsti, vai ne? Bet es skatījos tev laizītos tādās vietās arī, kur jūs nemaz nemedījat. Jā. Tas ir, lai pieturētu viņus, bet nevis, lai medītu. Jā, vienkārši mums ir arī tā pa mežu uzlikts kaut kur uz laukiem, kur nekā nav. Nu. Lai viņš pieturās, lai pavasarī bišķi vieglāk. Jā. Klausies, bet šodien Lubānā trofeja izstādē, nu, joprojām varēja vērot skaistās trofejas. Šeit es skatos, briežu populācija ir kļuvusi spēcīgāka, vai ne? Brieži iet, tiešām ir iet uz augšu. Tieši trofejas kvalitāte ziņā, vai ne? Jā. Bet tas, manuprāt, spilgts piemērs tam, ka, nu, tas ir 10 gadu tāds aktīvs darbs selekcijas ziņā. Mēs atceramies, kāds šeit bija briežu buļļi. Nu, viņi bija. Viņi bija, jā, bet nu, visi jaunie un nu, kaut kādi sudrabiņi tika medīti kaut kas, bet nu, pēdējos gados mums jau kolektīvā ir 3 zelti. Nomedīti, jā? Jā, 3 zelti ir sudrabi un skaisti buļļi arī netiek medīti. Tā, kad nu, pagājušajā gadā 1 zelts, nu, sezonā, un pārējie visi selektīvie. Labi, Krišjān, mēs to gribam turnī stāvot. Šis ir viens no senākajiem turniem, un tu esi viens no jaunākajiem medniekiem. Labs šāviens šodien. Paldies. Paldies tev. Burvīgi pavadīšana, jēgerisms. Vai ne? Jā. Jēgerisms. Un labs selektīvs, kā teikt, medījums riestā, kā teikt, piedalīsies tikai stiprākie. Tieši tā. Šaujam garām.